Audi Q7 2016. gads 3 litrai TDI 200 kW un 272 vai 5 zirgspēki viņam ir jābūt un 600 griezies moments uz oriģinālā faila. Mašinai pilnībā viss ir iekšā. Mašina ir 16. gada, tas DPRs, EGRs, AD Blue, jauda arī ir oriģināla. Mēs uztaisīsim viņam pilnvērtīgu pirmo steidžu, pārbaudīsim arī visu kopā ar data logiem, pārliecināsimies, ka turbīna strādā, injection quantity, degviela, lambda zondes, ekoloģija, viss darbojas ok. Liksim iekšā viņai aptuveni 90 mg degvielas, lai saglabājot ekoloģiju visu veselu, darbojoties nākotnē un labus rezultātus. Mēs iesim viņai uz 700 griezies momentu un 300 zirgspēkiem. Skatieties procesu, kā mēs to visu darīsim. Šeit atrodas vadības bloks, tad mēs viņu arī izņemam ārā, nolasim uz galda neatverot, jau saprogrammējam, liekam atpakaļ iekšā un tulītās testēsim uz jauda stenda, skatīsimies, kāda būs jauda. Tātad fails bija oriģinālais, pilnībā oriģinālais, nekas nebija aiztiekts. Braucam, skatāmies. Izrulēta mašina uz jauda stenda, uztaisījām data logus, un rezultāts viņam ir otrais runs. Lūdzu, 303 zirgspēki un gandrīz 700 griezies moments, 692. Superīgs rezultāts, ņemot vērā, ka šitai mašinai pilnībā visa ekoloģija ir iekšā. Audi mēs saprogrammējam uz jauda stendu, un tagad īsi parādīšu, kādi ir data logi tai mašinai pirms braucot uz jauda stenda un pēc jau braucot uz jauda stenda pēc šķipošanas. Mēs tā saregulējam, kad viņam sasniedzam 302 zirgspēki un gandrīz 700 griezies moments, tad plus 40 zirgu un plus 110 griezies moments tai mašinai. Pie 0,260 plus 0,260 bāra 3-litrīgam dzinējam mēs sasniedzam plus 10 newtonu un 40 zirgspēki, ņemot vērā, ka visa ekoloģija ir iekšā. Un no 80 mg aizgājam līdz 90 mg, un līdz ar to mēs esam sasnieguši ļoti labus rezultātus ar maz pieliektam iesmidzināšanas laiku vai turbospiediena, lambdas darbība, griezies moments un tāda veida. Tad mēs orientējamies uz to, ka viņam ir iekšā ekoloģija, lai tas nesabojotos no nekvalitatīva čipa. Mēs paņemam, uztaisījām arī data logus un pēc tā orientējuši gan pirms, gan pēc uztaisījām logus un saprogrammējam. Tā kā rezultāts ir labs un drošs. Tā kā šeit arī varat redzēt, šeit ir mūsu data logi pirms programmēšanas. Šeit pilnībā visu varam pilnībā redzēt no A līdz Z, spiedienī, būstī, degvielas padaveni, injection quantity, temperatūras, sensori, limiti un tad redzat dzēsietais priekšā 26, 27, 30. Tas pēc tam pacelas augšā tādēļ, kad atlaiž gāzes pedāļu, visam mašinām viņš pacelas augšā, bet kamēr brauc, ir viss kārtībā. Piemēram, paskatīsimies mēs viņam mums ļoti interesē, tad šobrīd top tema ir ekoloģija. Viņam kvēp filtrs nav pārāk labs. Pie lielās slodzes 620, 630 millibāri. Tad pusbāra, vairāk kā pusbāra pretslode viņam ir pret DPFs jau aizseries, nav pārāk labā ideāla stāvokļa. Viņam pirms 74, gandrīz 75 km bija veikta veiksmīga reģenerācija, un viņam aizserējumi 7 grāmi. Bet no DPFs pusbāra un vairāk nav pārāk labi. Ja mēs tagad paskatāmies uz modificētā faila, DPFs arī bišķiņ vairāk, 700 rāda, bet pārējie visi parametri tai mašinai ir ļoti labi. Gan spiedienī, gan degvielas padaviņš, gan turbinas laiks, rail pressure, pilnībā viss ir kārtībā. Un ja paskatāmies mēs uz augšējiem līknēm šeit, arī var redzēt, ka viss ir ļoti smuki. Gan šeit, gan šajā līknē. Redzat?
Perfekti. Salīdzināt ar iepriekšējiem nedēļām, kas mums bija Audi 4.2 motoriem TDI, nu tur bija cēliens, kritens ar degvielas sistēmu. Un šeit varat apskatīties rezultātus, tad vot šādi zila līnija ir izskatas oriģināla, sargana modificēts. Starpība ļoti liela, kā diena un nakts. Tātad, ja arī jums interesē kvalitatīvs, pilnvērtīgs stage, saglabājot ekoloģiju, vai ar atslēgto ekoloģiju, vai pārbaudīt failu, ar datalogiem, iziet visam cauri, nav problēmu. Varat pieteikties pie mums, sakārtosim, iziesim cauri, vispirms sarunāsim, paskatīsimies, ja mēs to darām un varēsim, tad mēs paņemsim jūsu mašīnu un tad mēģināsim to visu sakārtot un iziet kopā cauri. Jauku dienu! Atā!